Un hei, kā jau dzirdējat Ventiņš un KTV, tepat jūs studijā Ventiņš, TikToks, YouTube, KTV mērķums, es sveicinu mīļie dārgie skatītāji. Ko es vēlējos šajā videoklipā par 2025. gadā, vispār priecīgs 2025. gads, bija neliela pauzite no YouTube, ienāca idejas. Pirms lielā pauzes, kas man bija, esmu sagatavojis materiāls, kurus vēl publicēšu, bet jums laikam šeit pagāja. Šis arī tiek nemontēts, ir 7. februārs un 4 pa nakti. Arī tagad cilvēku vēl filmē ir ārpus 4, ja man komps nerāda pareizi. Bet par ko ir stāsts? Šis videoklips būs vairāk tāds, lai jūs varat pa komentāru paspriedzināt. Es varu palasīt jūsu domas, ieteikums, ko es tā stāstīs. Pārdienas atpakaļ bija tāds notikums, ka es tā draugu atpūtos. Iet uz 18,5 tūkstoši dzeršanu vispārējais. Un mēs aizgāja ar tādu tēmu, ar čomaku to, kad mēs sekojam baigi daudz līdz mēs internetā, protams, mēs atrodam tos pašs par NLO, jūras briesmoņiem un visu tagad. Visas tēmas, kas cilvēku liek interesēt un meklēt to patiesu stāstu. Tas pats, kas spoki, gars, pilnīgi viss. Bet mēs ar čomāku runājam par visām tēmām, un es gribu uzdot, un ar čomāks, kas varbūt pievienosies video materiālos, ir tā, kad mums ir jautājums jums. Pirmais jautājums, tas ļoti elementārāks, bet visgrūtāks un sarežģītākais arī sanāk. Cilvēki, kas iziet savu dimensiju cauri, ķipā laika plūsmai, kā viņi precīzāk sauc, kā to paskatīt īsāk, bet nevis īsāk, bet garāk, ir tā, kad cilvēki, kas iet paralēli portāla saucamais, kad cilvēks iet un pēkšņi pazūm, pēc tam 10 gadiem parādās tāpat kā bērnu 3. Rītmašīna nav, pēc 100 gadiem vai 20 gadiem parādās mistiski. Bet par to tēmu, kāpēc mēs gribam runāt un jautāt, jo mēs mēģinām saprast, mēs meklējuši sociālos tīklos, tie, kas izgājuši un kas ķipā parādījušies, kā viņi novecojušies mūsu laikos ļoti ātri, ļoti lēni, vai tāpat kā mēs lēnām garā. Par to jautājumu mēs ar Čomaku ilgi diskutējam, un mēs tāpat pie gala rezultātu netikām. Par to, ko mēs dzirdam no jums, kāds kaut ko vairāk citos YouTube kanālos, kaut kur atrodas ar informāciju, mums šur iemest kādu linku par to stāstu. Ja mums bija interesēta šitā tēma, otrs, tie paši par, ko cilvēks mūsdienas saka, nav ne NLO, nav spoki, nav gari, nav jūras briesmoņi, nav šitā dimensiju staigāšana portāls. Nav tāda neesot. Bet īstenībā ir. Mums ir tā, ka mēs dzīvojam uz pasaules, bet mēs nezinām ļoti daudz, kas notiek uz mūsu zemes gabalu, zemeslodi. Daudz augstāk ir galvas, ja cilvēki stāv kluss par to, ka ir kaut kas tas, ko mēs pirmkārt nezinām, tāpēc, ka mums nedaudz informācija, tie paši, ka mistiskie NLO viņi sadarbojas un nolēt uz zemi, bet viņi mums nerādas acīs tā, kā mēs domājam, zaļi cilvēci, bet viņi nav zaļi cilvēci. Viņi starp mums dienas, naktīs, kad mēs izējam kaut vai ārā, ejot ārā, protams, mēs viņus var ieraudzīt. Tas nav tā, kad kaut būs kā tevi sapisies vai ko, bet nē, vienkārši viņi tā arī ir, jo es atvainojos pēc žagašanas, bet viņi ir starp mums, bet mēs jau patiesībā nezinām, kā viņi izskatās. Mēs tikai zinām faktus, ko mums rāda internetā, kā viņi izskatās. Otrs
mēs zinām par to NLO šķīviem. Ir cilvēki, kas ķipai satikuši, redzējuši un sāk par to tēmu runāt, un parādās vīra melnā, kas bija kāds video filmas vīra melnā. Ir arī īstenībā tādi, kas ir jau piefiksēs kameros. Ja vajadzēs kaut kā attarīs links un sametas arī aprakstā nākotnē vai nākamajā materiālā, video materiālā. Jo viņi ir, bet cilvēks stāv kluss. Jo mēs esam tie cilvēki, kas ir klusētāji, nevis runātāji. Jo es, piemēram, tāds piemēram, pilns YouTube loks vaļā, kur skatos pa jūras briesmoņiem, pie tam pašiem nāriņiem, kur arī ir, tikai mēs sakam, ka nav. Es sekoju pilnīgi visam jau līdz, jo es vārds taisīs drīz dokumentāru filmu, stāsts par šo tēmu, un es vai jūs saku čatā, kam jūs ticat, kā jūs ir domas par to portālu, kā cilvēks noveco vispārējo, jo mēs ar Čomāku un vēl pāris cilvēkiem sāksim šo tēmu celt augšā. Saturs, nezinu, kāda valoda būs, angļu, krievu, latviešu, mēs vēl to pašu nezinām, jo ļoti daudz liks darbs, iekšā likts YouTube'ā. Liksim darbu ļoti daudz, jo mums ir plāni, uz ko mēs negribam apstāties. Vienkārši mēs gribam, jūs mums saka suba, man saka suba, kanāls satura veidotāji, un pēc tam mēs ar draugiem sāksim jau filmēt un publicēt. Katrs tiks viss publicēt to mūsu dokumentāru filmu, tā kad veidi, kādu es vēl pats varu pateikt, jo vienam ir ģimene, otrs ir vēl ārzemēs, kas atbrauks, kā mēs visi atiesim kopā un par to tēmu sāksim filmēt, tad arī būs. Plus rēķinam vēl jāmontēt video. Un video montēšana 20 minūtes. Bet pie labiem materiāliem, pie labiem kadriem, viss ir laiks un darbs. Es nezinu, ja kāds, es jums varu uzdot vēl tādu jautājumu, ja kāds kādreiz sastapies bez smiešanos čatiņu, jeb komentārs, kā ir kaut kurš un sauc kā tagad, bez smiešanos, bet vienkārši, ja jūs kādreiz saskārušas ar gariem spokiem, vai šitādi paši tēma, kas tagad, es pats ļaukšu par to dimensiālus pārvietošanos, kā viņi noveco, kas ko ieinteresē. Trokšu sāks komentāros, jo es bišu palasīs jūs komentārus līdzi, un varbūt arī tu, kas ļoti tevi interesē. Lai varas pievienoties mūsu dokumentāro filmu, filmēšanā, tu kā saprat. Bet vienkārši es varu pateikt to, kad YouTube kanāls paliks aktīvs, jo jūs man pēc TikTokā, jūs man ļoti daudz prasiet, lai es taisu YouTube, un esmu YouTube tikai dēļ jums. Jo prasiet, es nāku, un es arī būšu. Bet jā, mūsu laiks. Bet jā, krāč, ne tikai par to, jā, jūs šo dziesmu dzirdēt TikTok man atradīs, Ventiņš 2, laikam bija. Tas paskatīšos. TikToks. Jā, tie, kam interesē man atrast ar TikTokā var, es divus laiku tur aktīvs laivotājs, jo, kā redzat, es ir ticis uz kājām. Tie, kas kādus man seko līdzi, zināja to, ka es biju nokļūs ķibelē no savam kājām uz ratiņkrēslu. Esmu ticis ārā un esmu gatavs turpināt ar YouTube karjeru. Bet TikTokam man var 45 iekšā. Atrast Ventiņš 2. Šobrīd ir 453 followeri un 783 followings. Jūs zināt, jo veco kontu man bija lielas bandas un tāpēc es vairs neesmu. Tā kā droši var tur iet. Bet, jā, jūs komentēt droši ietiek par savas idejas, ko filmēt papildus. Un patiešām, kas un kā būs, to mēs arī drīz gatavošu, jo
jo tiešais taisīs kopā viesiem par tēmu zudušā pasauli, kā mēs viņu varam saukt, kur ir par NLO, spokiem, gariem, portāliem, viss, kas šobrīd mums interesē, mēs viņai pasniegs tiešraidi, jo, piemēram, es kā satura veidotājs ārpus YouTube visiem, vispār jums, mēs ar draugu par tām tēmām ļoti bieži runājam, un mēs jau meklējam sociālos tīklos informāciju, kas un kā. Ja kādi, piemēram, ir materiāli, kur jūs zināt par cilvēku dimensionālu pārvietošanos, kā viņi noveco, lūdzu iemetat linku. Ja mēs visu to gribam saprast un uztaisīt, kā mēs teicu, dokumentāro filmu, plus taisīt tiešai ar cilvēkiem, kas būs dokumentāru filmā piedalīsies, gan arī YouTube kanālā manim. Tā kā visi no jums, jūs došāks komentārus, ko jūs gribat, ko jūs negribat. Un, protams, paldies, ka skatījāties. Te bija nevis kā tā mērķšops, ja mentiši no TikTok, un mēs drīz tiksimies. Es pat nezinu, ko vairs pastāstīt, jo tik vēlas, un man pēc pusotru stundu jāiet uz darbu vēl, bet būs labi. Tā kā cilvēki turam īkšķi un tiekamies līdz nākamajai videoklipai. Rakstiet komentāros visas savas domas, kā jūs, piemēram, domājat, kā cilvēki noveco, kāpēc viņi tā varat novecot. Tie, kas ir saskāruši gariem spokiem, droši var rakstīt arī komentārus. Es sāks lasīt čatu, ja es šo nezinu, vai pie čomāk pēc darba, un mēs nesalāksies kopā, tad jūs komentārus. Bet, jā, droši vien komentārus mēs drīz tiksimies, un spiežam laiciņu, šērojam, un tad tiksimies jau nākamā videoklipā, jau pavisam drīz. Tagad tiekamies, un spiežam laiciņu, un tiekamies uz nākamajai videoklipai. Un neaizmirstiet, mūs vēro arī gari un spoki, ko mēs gar acīm neredz. Bet īstenībā mēs viņu redzam. Mums tikai mūsu latviešu cilvēki, ja pasauli cilvēki, viņš iedomīgi par to, ka nekā nav. Tā kā tiekamies uz nākamajai videoklipai. Čau!